17. uzdevums. Sākam ar kontekstu. Kārtībā. In namespace project Tiger, create a pod named Tigers Reunite of some image. Ok, sākam ar to. Tātad run jau vajag tikai vienu podu ar nosaukumu project Tiger. Atvainojos. Namespace project Tiger ar nosaukumu Tigers Reunite ar imidžu httpdl pine ar labels pod container un, cik atceros, tad caur komatu var norādīt vairākus podus, mēs to pārbaudīsim. Find out which node, tālāk jau ir cits detaļas. Ok, tīri, lai pārbaudītu, vai label pareizi strādā, paskatāmies vispirms izvadi. Labeli, lūksmuks sadarīts container pod, pod container, container pod. Ok, tīri jocīgi labeli, fine. Ok, viss izskatās pareizi, palaižam. Ok, get pods no pareizā namespace project Tiger, kur ir mūsu Tigers Reunite, ready, running. Ir, viss kārtībā. Tālāk. Find out on which node is the pod scheduled. Tā, te mēs to vēl neredzam, pieliekam klāt void outputu, un varbūt, lai nejauc galvu, grep reunite. Un redzam cluster 1, node 1. SSH into that node and find a container, the container belonging to that pod. Ok, listosim tam otru sesiju. Tātad SSH cluster 1, node 1 esam iekšā. Tātad darbam ar konteineriem lietojam ctl, izvadam visus running konteinerus, meklējam tieši šo te reunite procesu. Nezinu, priekš kam es to te uzrakstīju. Tā, reunite. Jā, protams, tātad grep reunite. Lūk, ir mūsu viens konteiners ar podu. Using command ctl, write the ID of the container and the info.runtime into this file. Ok, vispirms sagatavosim failu. Un jāsāk ir, vispirms jāieraksta container ID, tas ir šis te pirmais. Tas ir done. Tālāk, write the ID of the container and the info runtime into also tai failā. Tātad mēģināsim ctl help. Un te mums ir tāda komanda kā inspect display the status, inspect priekš vairākiem imidžiem, un tā inspect p display the status podam. Mums vajag statusu vienam konteinerim. Tātad ņemam inspect. Copy. Varbūt nekopēšu, jo man tas ideja ir atmiņā. ctl inspect šo te konteineri. Tā, te mēs ieguvām ļoti daudz teksta. Mums interesē tieši grep runtimes.
Viena rindiņa. Ok. Info. Pamēģināsim tīri tā katram gadījumam. Tur 3 rindas pirms, 3 rindas pēc. Ok, paskatāmies drusku augstāk. 5 rindas. 10 rindas. Aha, tātad tas ir zem info.runtime type. Viss, tad jau and info runtime, tad jau šis te ir pareizā vērtība. Copy. Paste. Varbūt vajag ar pēdiņā, varbūt nevajag. Droši vien jau nevajag. Šādi. Ok. Un šo saglabājam. Write and quit. Katram gadījumam pārbaudam, vai nav kaut kas nojucis, izvadās šī informācija. Ok, tālāk. Read the logs of the container into this file. Līdzīgi kā pirms tam, šo var darīt ar ctl, bet logs komandu. Es tātad esmu uz nodas šobrīd. Lūk, ir loga rezultāti, bet mums tos vajadzētu dabūt uz faila, kas ir uz pašu termināļu, uz darba mašīnas. Tātad varam paņemt vienkārši sh, tur vajadzēs komandu šo te un sh uz kurieni. Uz cluster 1 node 1. Tātad caur sh mēģināsim izpildīt to pašu komandu. Can't open. Kāpēc SSH? Jā, tas strādā. Un novirzam ar ampersandu un zīmi un knābi uz šo te read the logs into this container. Paste. Katram gadījumam pārbaudam. Jā, tas strādā.